Mans stāsts e-komercijā. Mums nav diezgan tālu jāskatās, lai atrastu diezgan unikālus un jaunus veiksmes stāstus tepat Latvijā. Šodien mums būs saruna ar Silmači zīmola īpašnieci Martu Šulci. Diemžēl tehniski iemeslu dēļ visa epizode neierakstījās, bet tas nekas. Palaidīsim to, kas ir redzams, un ceru, ka būs interesanti. Tā. Čau, Marta! Čau! Pirmais jautājums, ko saņem pilnīgi visi cilvēki, kas piedalījušies šajā sarunā, ir pilnīgi vienāds. Tad pastāsti, kas ir Silmači? Tātad Silmači ir kosmētikas zīmols, dabīgās kosmētikas zīmols, un mēs atšķiramies ar to, ka mēs ne tikai izgatavojam dabīgu kosmētiku, bet arī ļoti piedomājam pie iepakojuma, kādā mēs to iepakojam. Un tātad visa mūsu kosmētika ir iepakota vidē draudzīgā, viegli pārstrādājumā vai pat mājās kompostējumā iepakojumā. Jā. Un tā izgatavojam sejas, ķermeņu un matu kopšanas līdzekļus ikdienai, kam ir ļoti tāds minimalistisks, bet ļoti efektīvs sastāvs. Ok. Man liekas, šo jautājumu tev visi ir uzdevuši miljonus reizes. Kāpēc Silmači? Kāpēc tieši Silmači? Man liekas, visbiežāk dzirdētais jautājums. Jā, zin kā latvieši visi prasa, kāpēc Silmači vai sakars ar Silmačiem skroderdienās un ārzemnieki, kā nesaprot, kā šito izrunāt un ko tas vispār nozīmē. Jā. Pie nosaukuma radīšanas gan jau vēl kaut kad atgriezīsimies, bet vispār bija tā, ka pašā sākumā jau es nebiju plānojis beigu uzņēmējdarbību, tas man bija tāds hobijs. Un jāsaka, ka vienā brīdī šis hobijs sāka prasīt tādu legālu ietvaru, kā darboties. Nevis tikai likt smuks bildīts Instagramā vai Facebookā un skatīties, vai ir interesi vai nav, bet reāli sāka rakstīt veikali, ka vēlas sadarbību. Un tad es sapratu visu, tātad man ir jāiet uz uzņēmumu reģistru, jāreģistrē uzņēmums, un tad vajag to nosaukumu. Nodokļi jāmaksā. Visu tā kā, jo sākumā man jau likās, mēs te draugiem paziņām, ko tad ne jau 6 cilvēkiem vai kā, un beigās rekā bija interese, un Silmači tāpēc, ka šīs ir Silmači mājas, kur radās vispār ideja. Mēs atnācām uz Baldonas lauku teritoriju dzīvot pirms 9 jau gadiem, un jā, šī ir 100-gadīga ēka, sena ēka ar plašu lauku teritoriju, un to sauc Silmači, un likās, nu ko tad tur divreiz riteni no jauna izgudrot, ņemsim Silmači kosmētikas, tā arī tas palika. Ok, tu iesāk arī teikt, ka tas viss sākumā bija tādā hobija līmenī, un tad bija viss tāds juridiskās lietas, kad sapratu, ok, šis aizgāja nedaudz vairāk. Jā. Kā tu vispār nonāci tieši līdz šai nozarei? Kāpēc tieši šāda produkcija? Vai tu biji kaut ko citu mēģinājis, vai šis bija tas jau pats pirmais, ar ko tu sāki un aizgāji? Kā tas vispār, kāpēc tieši šie produkti? Jā, man laikam tādā ziņā, tu tagad sako, šis bija pirmais vai kaut kas vairāk, ir mēģinājums laikam tāds veiksmes stāsts, jo es tiešām šī bija mans pirmais izmēģinājums uzņēmējdarbībā. Un patiesībā bija tā, ka es tos kaut kādus 10 gadus atpakaļ jau strādāju, vairāk pēc gandrīz, strādāju Rīgā aptiekā, vienā no ratajām aptiekām, kur vēl aizvien izgatavo zāļu formas pēc receptūras. Ko tas nozīmē, piemēram, tu kā pacients tev ārsts uzraksta dermatoloģisko ziedi, nevis tādu, kas ir nopērkam gatavi aptiekās, bet pēc receptes. Un tad es biju tas cilvēks, kurš paņēma to receptu un pēc šīs receptes, pēc individuāla sastāvu izgatavoju zāles. Un, protams, es strādāju arī kā farmaceits pie kases, darīju visas pārējās lietas, bet es sapratu, ka tā pārējā aptiekas ikdiena man tā kā nepārāk uzrunā, un man nevarētu teikt, ka nepatīk, bet neinteresē tik ļoti. Un es ļoti gaidīju tieši tos mirus, kad es varēšu aiziet tajā mazajā telpiņā, apsēsties klusumā, mierā, neviens man netraucēs, paņemšu to receptu un skatīšos, tad kas par izēvielām, un sākšu to visu likt kopā, un tās smaržas un krāsas un tekstūras un tās tehnikas man tiešām tik ļoti tas patika, un arī es atceros Stradiņos, un mums bija 3. kursā šis priekšmets, kur mācīja tieši visu zāļu izgatavošanu. Tas arī bija viens no mīļākajiem priekšmetiem, kur es tiešām gaidīju un kur man patika darboties. Un tad kaut kā sanāca tā, ka tajā laikā arī, kad strādāju šajā aptiekā, mēs atnācām uz Baldoni. Un tajā laikā arī atvērās pirmie barbershopi Latvijā, un vīrs arī tieši bija izaudzējis ļoti garu bāru. Un man šitā, tad jau gribējās tā kā to kosmētiku kaut kur izmēģināt, bet, zin kā, sev nekad nevar saņemties. Lai ko tur sev, vai daudz laika prasa, visas izēvielas meklēt, visu. Bet, tad, kad kādam citam vajag, tad man motivācija tā kā bija lielāka. Un tā es sāku, patiesībā ar bāru ceļām Silmači kosmētikas sākās kā tāds vīriešu specializētās kosmētikas zīmols, bet es ļoti, ļoti ātri sapratu, ka, ja es to tiešām vēlos veidot kā uzņēmējdarbību, vai nu ir jābūt ļoti zinošam un spējīgam uzreiz eksportā, vai nu ar to mazo Latvijas tirgu te nekas nebūs, tad tas tiešām tā arī paliks kā hobijs. Un viens tāds liels grūdienis bija arī, atnākot šo
Baldonas lauku teritoriju. Zinu, kā iepriekš dzīvojot Rīgā, dažādos mikrorajonos un centrā, daudz dzīvokļu mājās, mums tā kopējās atkritumu tvertnes, kur tad visi aiziet, izmet savus atkritumus un viņus aizved kaut kur mums prom no acīm. Mēs gribam domāt, ka ne uz šīs planētas, ja? Ka tas kaut kur viss paliek prom. Bet patiesībā, jā, atnākot šeit uz laukiem, pašam jāsāk organizēt savu atkritumu izvešanu, tad arī redzi, cik tu reāli atkritumus viena mājsaimniecības sārāda vienas nedēļas laikā, mēneša laikā. Un patiesībā, nevarētu teikt, ka es jau biju liels piesārņotājs tajā brīdī. Protams, ka es vienmēr esmu mēģinājis domāt vidēji draudzīgi un domājis par to, kā lai saudzē dabu, bet nekad es tādos mērogos nebiju aizdomājusies, paskatoties ārpēc, cik tiešām mēs daži cilvēki šeit radām atkritumus. Un tad es, protams, sāku interesēties par visu šo zero waste tēmu, par atkritumu apjomu samazināšanas iespējām. Un, jā, es divritēm neizgudroju no jauna. Jāsaka, ka patents jau bija citam lielam uzņēmumam priekš cietajiem produktiem, bet tieši ap to laiku, kad mēs sākām, viņiem šis patents beidzās. Tas nozīmē, ka recepts, protams, neviens mums nedod, ja tā mums tāpat ir jāizstrādā pašiem un jāizdomā, jāsaliek viss kopā, bet vismaz mēs drīkstam šādu veidu cietos produktus ražot, cietos šampūnus, dezodorantus, kondicionierus, ziepes un tā tālāk. Līdz ar to, jā, tas tā forši sakrita. Man likās, ka tas varētu būt virziens, kurā iet, jo tas arī sakrita ar manu pārliecību, ka, protams, jebkura ražošana patērē kaut kādus resursus, būsim godīgi, nav tā, ka ir iespējams ražot zero waste. Mēs patērējam tāpat enerģiju, kaut kādu elektrību un izēvielas un tā tālāk, bet vismaz pēc iespējas gan šo ražošanas procesu, gan arī gala produktu veidot tā, lai viņš ir vidē draudzīgs un lai mēs nepiesārņojam dabu savas saimnieciskās darbības rezultātā. Un, jā, tā dzima ideja par zero waste produktiem, un patiesībā tas arī ļoti labi sakrita ar laiku, ka Latvijā atvērās pirmie zero waste veikali. Un kaut kā, jā, man šķiet, tas viss tā forši kopā vienkārši ir salicies. Es teiktu, ka tas virziens man pat nenācās grūti viņu izdomāt, jo vienkārši likās viss tā organiski kopā saliekās. Tagad tu sāki, tu tā uzreiz pameti darbu, sāki to darīt, vai tu kaut kādā brīdī bija tas switch, ka tu, tagad es aizēju, kā tas notika, tas switch brīdis, kā tu no algota darba pārgāji, šis ir mans full time. Yeah. Jā, zini, es laikam esmu tas ļoti bailīgais, kuram ir vienmēr baili riskēt. Tāpēc es arī domāju, tāpēc mēs tā augam tā lēnītiņām, jo man ir bail uzņemties liels risks, un darba pamešana bija viens no tiem. Jo, protams, jā, ir forši, ka tev katru mēnesi 8. datumā ienāk viena konkrēta naudiņa. Tur vienalga, kā tam uzņēmumam iet, ja, bet tev tā naudiņa būs. Savukārt šeit, protams, ir ļoti, ļoti liels risks, un ir ceļš sākumā, ka mēs esam maziņi, tie ienākumi nav tik lieli. Protams, sākumā ir ļoti, ļoti liela dava entuziasma. Tas viss balstās tiešām uz entuziasmu, uz radošām idejām, uz tādu kaut kādu motivāciju, ja, ko tu esi izdomājis, ka reku bija ideja, reku es kaut ko radīju, wow, man sanāca, tas dod gandarījumu. Bet jā, jāsaka, es pirmos, man šķiet, 5 gadus sēdēju uz 2 krēsliem, darīju šo te savu hobiju uzņēmējdarbību gan pa darba dienu vakariem, gan arī par brīvdienām, diezgan bieži arī līdz pusnaktī strādājot, bet tajā brīdī man vispār nešķits grūti, jo man tiešām bija aizrautība, man bija ticība, ka tas kaut kur aizvedīs. Dulums, jā. Tas varētu teikt tiešām azarts, jo man arī to patīk darīt, zin kā darbā tev ir vienas lietas, jo pēc tam jau tajā laikā, kad es radīju Silmuču kosmetikas, tad jau es vairs nestrādāju tajā aptiekā, kur gatavo zāles, tad jau strādāju Baldonas tepat aptiekā, kur bija tīri tāds aizletes darbs, un tas kā man nepiepildīja. Un tad šis bija tāds kā atslēgšanās veids, zin, citiem tur iešana, pastaigas vai sports vai kas, man bija šis tā kā hobijs. Un jā, tā es 5 gadus darbojos abās frontēs, līdz dzīvē pienāca viens tāds nopietnāks notikums, kur mēs bijām spiesti diezgan ilgu laiku pavadīt ar bērniņu slimnīcā, un tas man salika visu pa plauktiem, īstenībā, tīri pats par sevi aptiek bija vide, kur es riskēju atnest daudz slimības un mikrobus un visu ko citu strādājot tādā vidē, un es sapratu, ka es ar šo bērniņa to veselības stāvokli nevaru savienot ar darbu aptiekā, un tas bija tas ļoti liels spēcīgs dzinums, vienkārši pateikt, viss, stop, paldies, es sāku savā uzņēmējdarbībā. Un tas bija ļoti, ļoti vajadzīgi, acīm redzot, jo citādi es nezinu, cik es ilgi būtu mēģinājusi sēdēt uz 2 krēsliem, bet, protams, kad no rīta līdz vakaram ieguldies tikai savā uzņēmumā, tur ir pilnīgi cita jauda un pilnīgi citi rezultāti tam visam. Tagad tas tāds jautājums, ka tu sāki un tagad. Kas bija tie lielākie izaicinājumi, tad, kad tu sāki? Piemēram, sākumā tā noteikti ir pārdošana, tagad tu izauc līdz kaut kādam līmenim, tad jau kaut kāda ražošana, laika menedžments, vēl kaut kas. Kas bija tie lielākie izaicinājumi tajos sākumos, un kā tas ir atšķiries to, kas tagad, vai varbūt ir pilnīgi tas pats, vai kaut kas pienācis klāt?
Jā, zini, sākumā laikam bija vienkārši neziņa vispār par to, kā būt uzņēmumam, kā būt uzņēmējdarbībai, kā to visu vadīt, grāmatvedības. Atceros, grāmatvedība man bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo es, protams, neiedomājos, ka var paņemt grāmatu, bet, zin, kā, tu esi maziņš, tev nav regulāri ienākumi, tev liekas, nu, ko es tur maksāšu, man nav ko maksāt. Un tad tas pirmais gads bija tā, ka es pati mēģināju vest savu grāmatvedību, un lai arī tie dokumenti bija salīdzinoši maz, es tur ar asarām to visu darīju, un es sapratu, ka šo es tiešām nevaru pati uzņemties. Un, jā, varētu teikt, ka tas bija grūti. Bija grūti, protams, saprast, kā vest pareizi visu mārketingu un kā finanšu plūsmas rēķināt to visu. Es nezināju, kā to daru, jo pēc izglītības es esmu tomēr farmaceits. Biznesu man īsti nav tāds liels sakars bijis. Un tas bija sākumā grūti, un tad jāsaka, baigi forši bija tas, ka mēs tikām biznesa inkubatorā, un tur mums tiešām ļoti, ļoti palīdzēja tas, ka bija ļoti daudz dažādu uzņēmēju, gan sociālās uzņēmējdarbības, gan pakalpojumu, dažādas sfēras, viss kopā, bet visiem reāli tās problēmas līdzīgas, visiem interesē. Kā dabūt peļņu, ja? Kā vest tur grāmatvedību, kā mārketingas kanāls, kādas izmantot, kādas mārketinga rīks. Tā kā tas bija riktīgi forši, jo bija tā komuna, bija viedokļu apmaiņa, un, protams, arī dažādas apmācības Lijā organizēja, un, protams, arī kaut kāds līdzfinansējums tur bija, tas ļoti, ļoti palīdzēja atspērties. Un, jā, tas ir par sākumu, un ja tagad, tad jāsaka, ka laikam, jā, mēs šobrīd vēl aizvien, mums tas viss ir roku darbs, mums ir ļoti tāda salīdzinoši neliela ražotne, mums tas izaicinājums šobrīd ir tikt uz lielākām telpām. Mēs vēlamies atjaunot seno saimniecības ēku bijušo kūti, pārveidot par jaunu ražotnes telpu, kur būtu gan lielāka ražotnes telpa, gan vieta meistarklasēm, gan ofises un vispārējais. Jo šobrīd mums ar to ražošanu tā pieklipo mēs... Vieta grāmatvedēji. Tieši tā, vai ne? Tā kā, jā, šobrīd tā ražošana mums paņem diezgan daudz laika. Protams, arī pārdošanas kanāli. Jāsaka, mēs neviens no komandas, mēs esam 3 cilvēki, mēs neviens neesam tāds izteikts pārdevējs, kuram būtu tā teikt ķēriens uz to, kurš ļoti labi saprast, kā šis darbojās. Mēs tā teikt taustāmies paši. Viens ir, protams, sociālie tīkli, ko mēs izmantojam mārketingam, mēģinam vest pārdošanu, mēģinam atrast dažādas B2B, business to business platformas, kā mēs varam tikt arī eksportā, bet, mums tas iet salīdzinoši lēni un paņem diezgan daudz laika šobrīd, jā, tā pārdošana mums ir tāds izaicinājums. Ok. Tu saprati, kad tu spēji uztaisīt produktu. Kā tu sāki pārdošanu? Kāds sāka tirzniecības platformu, kāds ar e-veikalu, kāds vienkārši es dzirdēju, ka tu uztaisīsi man arī, ja? Kā tu sāki to pārdošanu, kā viņi uzsākās, varbūt to ceļu, kā tev sāka augt tie pārdošanas kanāli sākumā, tas tad pienāca klāt, tas tad vēl šis, jā, tādu ceļu tieši pārdošanas kanāliem. Pašā sākumā tas sākās ar to, ka bija Facebook lapa. Tajā laikā Facebook daudz lietoja. Tas ir kā tu sāc uzņēmēt darbību, parasti uztais Facebook business page. Jā, pat tas tev vispār interesi. Un es saku, uztaisījām to lapu un pārķēra to, lai bija kaut kāds vai jauns LV vai kaut kāda platforma, kur bija pāršērojuši to mūsu saturu, ka mēs radām bārdzēvis, mums ir kosmētiskie līdzekļi vīri, tas visiem likās kaut kas wow. Jo Latvijā mēs bijām pirmie, kas kaut ko tādu radīja. Tas tieši sakrita laika, pats pirmais barbershops atvērās. Un tad kaut kā baigi tas aizgāja. Pēkšņi sāk rakstīt veikali, turpat Facebookā vai arī uz mūsu e-pastu, kas bija Gmail e-pasts arī. Un varētu teikt, ka pirmā pārdošana notika, gan bija Facebook, gan tie fiziskie veikali Latvijā. Bet tā kā man ir tāds baigi foršs draugu loks, kur vienmēr man atbalsta un palīdz ar idejām un ieteikumiem, tad man diezgan ātri jau, varētu teikt, man liekas, kaut pusgadu pēc uzņēmuma nodibināšanas, viena draudzene, kur tieši mācījās IT, viņi izveidoja mums uz WordPress bāzes mājaslapu pirmo. Un tā bija ļoti, ļoti vienkārši no malas, kāds varbūt teikt, ka tā mājaslapa izskatās aizdomīgi, dodžija, jo tā bija vienkārši, melna burta uz baltu fonu un viss tāds ļoti, ļoti prasts un vienkārši. Bet tas bija kaut kas foršs, ar ko sākt, jo pirkumi nāca jebkurā gadījumā, nebija daudz, bet kaut kas drusciņ nāca. Un tad varētu teikt, ka tas mūsu internetu veikals, sociālajie tīkli un fiziskie veikali Latvijā, kas mums sazinājās, bija mūsu pirmie pārdošanas kanāli. Ok. Man liekas, ļoti interesanta tēma ir vispār tas B2B sektors, jo, ja tu esi B2C sektorā, tad tev ir e-veikals, tu laid reklāmas, tu pārdod, un tas B2B ir tāds bišķiņ sarežģītāks, ka tu sūti savus produktus uz citiem veikaliem, ja? Vai tas ir Latvijā vai eksportā.
Labi, tu teici sākumā, ka tev paši rakstīja un tā tālāk, bet es ticu, ka visi veikali, kur tu pārdod, nav, ka visi tev paši uzrakstīja. Gan jau tur arī viņas kaut kā meklē. Var pastāstīt par to procesu, kā tu viņus uzrunājis, kas ir varbūt bijis tas izaicinošais, kad varbūt, lai uzsāktu to sadarbību, vai tieši sadarbības laikā, vai varbūt kāpēc tu esi pārtraukus, nevajag savu kaut kādus uzņēmumus vārdos, bet vienkārši kaut kādu feedback iedot. Jā, ar šo mums patiesībā gāja tā sarežģīti, un jāsaka, baigi forši mēs 2020. Gadā satiku domu biedru kolēģi Daju, kur arī ļoti, ļoti ieguldījās visā. Enerģisks cilvēks ļoti, jā. Jā, enerģisks cilvēks. Viņi tiešām, viņi bija, kā saka, ja man nepatīk celt telefonu un zvanīt un runāt un mēģināt kaut kādu sadarbības piedāvājumu izveidot, es esmu stēpus rakstītājs vai ziņu rakstītājs, ja? Tad viņai atkal nebija problēma paņemt telefonu, piezvanīt. Un tad, kad viņi pievienojās tajā pirmajā gadā, mēs īstenībā ļoti daudz tieši Latvijā sadarbības partnerus veikals šādi arī dabūjām. Tīri vienkārši, lai mēs būtu visur, lai mēs vispār saprotam, kur mēs varam būt. Un tā bija ļoti laba pieredze, bet jāsaka, ka mums tas arī radīja nelielus sarežģījumus, jo diezgan daudz veikalu vēlas tomēr sadarboties uz pēcapmaksu, uz realizāciju, un mums kā kosmētikas ražotājiem, kā saka, nevajadzēja piekrist uz šādu avantūru, jo rēķina visai kosmētikai termiņš, un ceļš dabīgai kosmētikai diezgan īsts termiņš, un rezultātā mēs vismaz ar pusi no tiem partneriem šobrīd vairs nesadarbojamies, vienkārši tāpēc, ka tur bija vai nu apmaksas grūtības, vai nu regulāri tika atgriezta prece pēc termiņiem, var sakot, jā, sapratām, ka varbūt arī mums nav jābūt visur. Jā. Un, jā, viens bija tas variants, ka mēs tiešām vienkārši skatījāmies, kur ir kaut kādi dabīgi eko veikaliņi vai Latvijas ražojuma veikaliņi, vienkārši tiešām Google ierakstīja, sameklē. Vai, teiksim, dzirdot, ka kāds cits ražotājs stāsta, ka viņam laba pieredze konkrētu veikalu vai tirdziņā, bieži vien, teiksim, Dāja brauc uz tirdziņiem, viņi sapazinās tirdziņos ar citiem ražotājiem vai citiem veikalu īpašniekiem. Tā kā tās bija vietas, kur iegūt jaunas kontaktus, un šobrīd jau mēs esam atraduši arī vairākas opcijas, kas ir B2B, tieši eksportam. Ir vairākas platformas, gan Eiropā bāzētas, gan Amerikā bāzētas, kur sākumā mēs tā ļoti skeptiski skatījāmies, mums šķita, vai tur kaut kas aizies, un kā tas var būt, kad pēkšņi, bez reklāmas, bez nekā pa mums uzzina, bet tiešām darbojās. Jā, ceļš viena no šīm platformām mums šobrīd diezgan regulāri arī kaut kāds papildu ienākums ienes. Ok. Tu minēji, kad es tev pirms tam prasīju par tiem ienākumu, kā tu sāki pārdot, tu teici tur Facebook, vai vēl kaut kas, bet tagad tu pateici tirdziņi. Kā tas tev attīstījās? Tirdziņi arī bija tāda Dajas lieta. Es pats pirms tam laikam biju atbūt uz 1 vai 2 tirdziņiem, un es sapratu, ka, it kā ir forši, bet no otras puses man tā visa diena un tā komunikācija cilvēkiem mans baigi izsmeļ. Un, es varētu teikt, es esmu pusi introverts ar ekstravertu, bet uz vecumu laikam vairāk introverts pārņem roku. Man liekas, nekad nav otrādāk. Paliek reāli grūti komunicēt tik daudz. Teiks, pāris stundas, jā, bet visu dienu tur no rīta līdz vakaram vai pasaka 2 dienas pēc kārtas, man tas daudz. Un tad Dāja bija tas cilvēks, kurš tiešām, jā, ar savu iniciatīvu brauc uz tirdziņiem, un īstenībā arī sākumā gāja diezgan forši. Pirmkārt, tas, ka var uzreiz notestēt produktu kā feedback, tieši uzreiz dabūt, ko cilvēks pasaka, ko viņš domā par smaržu krāsu, par iepakojumu, par lietošanu un vispārējo. Bet jāsaka, jā, pēc tā 19. gada un arī pēc 22. gada tiem tirdziņiem ir diezgan liels rops iesists, un šobrīd jau mēs tiešām braucam ļoti reti uz tirdziņiem, braucam tikai pirms Ziemassvētkiem, vai, teiksim, ja mūsu novadā noteikti, tad mēs kā novadu uzņēmums atbalstam un arī braucam. Bet jā, citādi jāsaka, man šķiet, ka tiek apmeklēt diezgan maz tagad tie tirdziņi, jā. Man liekas, es tev arī esmu redzējis Volt, kā tas ir joprojām, nav, ir jēga, jo, pieņemsim, es zinu, šīs te aplikācijas, kas ir Volt, pirmkārt, viņas baigi komisiju norīnos, baigo. Es esmu dzirdējis, ka beigās tev nav vispār izdevīgi to visu darīt ar cilvēku resursus. Kā tu pamēģināji, vai kā vispār, vai viņi tev uzrunāja, vai tu pati, kā viņi teica, jā, viss būs čotka, pastāstīja, es domāju, ļoti interesanti tēma. Jā, tur mēs pašas interesējāmies, jo es pamanīju, ka citu kosmētikas uzņēmums pamanīja, ka laikam Standards man šķiet un vēl citu kaut kādu uzņēmumu. Jā, man liekas, Madara Kosmētikas arī viss kaut kādu. Tur, man sākumā likās, ka tas ir tikai pārtiks platforma, un tad pamanīja, bet rekurži ir kosmētika. Un tad man likās, ka interesanti. Kaut kāds man šķiet pirmo reizi bija tā, ka mēs rakstījām, tur neviens baigi neatbildē, un tad pēc tam es atkal zināju, ka Dājai labāk sanāk sarunāt lietas, teicu, Dāja, lūdzu, sazinies, noskaidro.
Un tad viņi sazinājās un aizsūtīja to mūsu piedāvājumu, un tad mēs tā izskatījām to līgumu. Šķita, protams, tā komisija ir paliela, bet šķita, pamēģināsim, jo tas arī ir tāds, varbūt, labs papildus ienākumu veids, ja tas aiziet. Bet jāsaka tā, mums, lai darbotos šajās platformās, ir nepieciešama tā saucamā bāzes noliktava, kurai jābūt tomēr vēlams kaut kur Rīgas centrā vai kaut kur. Lai ātri var piegādāt, ne jau no Silmača mājas sūtīs tur uz Čaka ielu. Man šeit vispār nebūtu opcija, bet man arī paveicās Dajai un viņas mainiekiem paldies, kas pieturēja pusgadu Silmača noliktavu arī. Stoku dzīves vietā vienkārši Rīgā pieturēja, Jo viņi arī tāda dārza lauku mājiņa, tur gandrīz Rīgas centrā, bet Pārdaugavas pusē. Bet tuvu centram sanāca, jebkurā gadījumā centru mēs noklājām, un tad no turienes tika viss tā saņemšana un izsūtīšana veidota. Bet, arī problēma tāda, ka nebija cilvēks uz vietas uz 4-7, par cik mēs sākumā arī nespratām, cik tas būs ienesīgi un cik bieži tie pasūtījumi nāks. Mēs, nemaksājām nevienam par to, lai vienkārši sēž tur, teiksim, Dāja sēdēja datordarbiņas, kādu darījumu paralēli Voltu aplikāciju. Bija atvērta. Ja atnāca kāds pasūtījums forši, ja nē, tad neko. Bet sapratām, ka ar to visu, ka mums abām jābūt arī šeit, tas darba laiks Voltam mums ir diezgan neregulārs. Bija kaut kāds 3 vai 4 dienas nedēļā, kad bija tā platforma atvērta, bet bija arī dienas, kad nebija atvērta. Un mēs sapratām, iespējams, tāpēc tur kaut kāds tas algoritms vai negrib mūs izbīdīt priekšpusē vai kā, bet mums tur diezgan reti bija tie pasūtījumi. Protams, tad, kad uzliek super lielas atlaides, tad, kad izveido baigās kampaņas, tad uzreiz ir citi runāšana. Tad, kad jau tu esi mīnusos un komisija plus atlaide jau pa lielam, tu tu jau palielam maksā tam klientam par to. Nevis tu nopelni naudu, bet tu palielam zaudē vienkārši. Es to tieši gribēju teikt, ka mēs ar to visām kampaņām, mēs pie mūsu pašizmaksas, pie mūsu roku darba, mums tie bija mīnus reāli, mums tur nebija nekāda peļņa. Var uztvert šīs platformas kā mārketinga platformas, tīra, ka cilvēkiem ir kaut kāds awareness, ka viņi uzzina par tavu brendu, bet peļņu tas nenes necik. Un līdz ar to pēc pusgada būšanas šajā platformā mēs nolēmām, ka vismaz šajā posmā mums tas nav izdevīgi, un tas, vienkārši patērē vairāk mūsu resursus, nekā mēs kaut ko saņemam. Tā kā, mēs Viena tāda lieta, kur arī, kad manā ikdienā, kad es sarunājos dažādiem internetu veikaliem, viņi prasa, mums ir tas internetu veikals, kā mēs viņu varam attīstīt. Un es vienmēr saku, viens no kanāliem, kur pēc iespējas ar mazāku naudas investēšanu, varbūt tas prasa laiku, kas var ienes rezultātu, ir TikToks. Jūs es bieži vien rādu kā piemēru, jo es redzu, ka uzņēmumi bišķiņ pārprot TikToka būtību. Jo TikTokā, es redzēju, uzņēmumu liek, tīri vienkārši reklāmas rullīšas TikTokā. Bet TikTokā cilvēks iet tātad pavadīt labi laiku, pasmieties, varbūt uzzināt kaut ko izglītojošu. Ja produktu un pakalpojumu kaut kur var iekabināt vidū, ļoti forši, bet ja tu liec tīri reklāmas, tad man tas nepatīk. Tas es pa sevi runāju, bet cits arī ļoti daudz citiem. Man liekas, ka TikTokā ir jādragā, un to jūs darat. Jūs dragājat TikTokā, Saturs pēc satura, laivi. Es arī piedalījos, kad jums bija melnās piedienas, jūs tur pakojāt, riktīgi tiešām forši. Man liekas, Daiva pavadītajā laivā šausmīgi daudz. Pastāsti, kā jūs uzsākāt TikToku, kā tas ir palīdzējis, jo, manuprāt, internetu veikala kaut kāds apgrozījums un sākumā ļoti daudz turējās no TikTok, no šī bezmaksas trafika. Varbūt es meloju. Pastāsti, kā tas attīstījās, un varbūt kaut kāds atziņas, ko tu esi pamanījusi, kas strādā TikTokā, kas nekodas Martas TikTok atziņas par TikTok. Tad sākšu ar to, kā mēs sākām vispār. Bija tāds brīnišķīgs apmācības 20. gadā inkubatorā, tad vēl mēs bijām zīmola vedība, zīmola mācības pie Sketika aģentūras, un tur mēs uzzinājām ļoti, ļoti daudz interesantu, un tolaik jau mums puiši prasīja, hei, vai jūs tur esat YouTube'ā vai kā, tā kā jūs paši esat kosmētikas ražotāji, jo ļoti bieži kosmētikas ražotāji iepērk kosmētiku kā ārpakalpojumu, tieši ražošanu un uzliek savu zīmolu. Vienkārši sapako un izsūta, tad mēs tiešām esam arī vieni no tiem retajiem, kas paši visu uz vietu tiešām ražo, pako un tā tālāk. Un līdz ar to mums ir saturs, ko filmēt, jo mēs paši ražojam, paši pakojam. Un toreiz puiši teica, ka jums vajadzētu pieregistrēties YouTube'ā, uztaisīt savu saturu, jo viņi zina, Amerikā esot kaut kā ģimenīti, kas vāra ziepes un vienkārši uzliek kameru fonā un vienkārši visu dienu rāda, kā viņi tur ikdienā saimnieko. Viņiem vienkārši trafiks tur miljoniem, tur pasūtījumu pusgadu gaida cilvēki, kad baigi aizgājis. Un es tā kā to tā liku aiz auss, bet nevarēju saprast, kas tad būtu tā īstā platforma.
Un tad arī vienreiz draudzene pie manis atbrauc un teica, Klau, TikToks baigās štēli, izskatās, ka tur viss baigi sāk notikt, baigi augt tie cipari, pamēģināt piereģistrēties. Un es jau pati, mēs jau tur tā Instagram un Facebook diezgan aktīvi lietojām, un šķita, kur vēl enerģija vēl trešajai platformai, bet mēs tā Daju izrunājam. Pamēģinam, kaut kāds 2-3 mēnešus pamēģinam, ja neies, tad viss, tad dzēšamies ārā un mieras. Jo šķiet arī, ka tā tāda jauniešu platforma, tur tikai joki un tikai dejo, jā. Kaut kādu, un ko mēs tur. Bet jāsaka tā, patiesībā tiešām Dēļ ļoti tā nopietni tam visam piegāja. Viņa reāli sēdēja dienu no dienas skatījās, kas vispār ir TikToks, ko tur cilvēki dara, mēģināja atrast mums līdzīgu saturu, ko tur mazie uzņēmēji, mazie ražotāji dara, un Latvijā tad vēl man šeit arī nebija tik daudz tie mazie uzņēmēji, kas ir TikTokā, tad vairāk privātpersonu piereģistrējās. Bet viņi skatījās tieši arī, ko ārzemju mazie uzņēmumi dara, un, protams, pasmēlāmies kaut kādas idejas, paskatījāmies, kā teiksim, kāds tas koncepts, ko rādīt, ko nerādīt, kas cilvēkiem vairāk patīk, un vienkārši mēģinājām kaut ko līdzīgu darīt, pa savām, protams, interpretāciju, un tas autentiskums jau tomēr vienmēr nāk līdz, pat ja divi cilvēki mēģina uzfilmēt, kā viņi ražo ziepes, viņi katrs to dara citādāk. Un jāsaka, sākumā mēs ļoti, ļoti tiešām bombījām, baigi daudz video, kaut kā 3 vai 4 video dienā mēs likām. Tad, kad sasniedz 1000 auditoriju, tad ir iespēja iet arī šajās tiešraidēs, un atšķirībā no Instagram, kur es vēl aizvien nevaru saņemties iet tiešraidēs, jo man liekas, ka tur visam ir jābūt tā. Jā, tu tā kā tagad ļoti jāsagatavojās, lai ielikt to bildi. TikTokā tu vienkārši palielam to, ko tikdienā dari, to vienkārši blakus ir telefons un viss. Jā. Tieši tā. TikToks pilnīgi atzīst vienkāršību, un man šķiet tieši otrādi, ka TikToks ļoti ātri uzkož kaut kādu samākslotību, un tad tas neaizies. Tam saturumam tiešām, labi, tas vārds jau visiem ir apriebies, man liekas, autentisks, jā, bet tā tas tiešām arī ir, jo vienkāršāk, jo patiesāk, jo labāk, jā. Un tad arī tur šīs tiešraides mēs ļoti ātri sapratām, ka tā ir baigi foršā komūna, tieši TikTok komūna, jo mūsu tiešraidēs ļoti bieži nāca cilvēki, uzdeva jautājumus, komentēja, sarunājās. Mēs tur iemācījāmies, kuram kā kaķi sauc un kuram cik gadi un kuram kāds skolā projekts. Tā, ka tas tiešām bija tā ļoti, ļoti cirsnīgi. Un tāpēc kaut kā viegli arī mums tas viss tā organiski aizgāja. Jāsaka, ka šobrīd, protams, ir mazliet grūtāk, jo mums jau ir sasniegti 12,000, un viņi turās jau, man liekas, gadu gandrīz. Mums ir grūti tikt pāri, tā kā pie tā nākamā 1000. Un arī, protams, jātur visu laiku acis vaļā, jāskatās, kas jauns parādās, ko vēl var darīt. Un, protams, kā jau visos sociālajos tīklos, man šķiet arī, ja tu ilgstoši dari vienu un to pašu, jo, protams, mēs ražojam kosmētiku, mēs neražosim pēkšņi kaut ko citu, jā, bet, jebkurā gadījumā cilvēki nogurst no tā satura, un, varbūt ne viņiem apnīgi gluži, bet, viņi vairs tā nereaģē, tā kā viņi sākumā uz to reaģē. Piemēram, mums viens ziepju video, kur Daja griez ziepes, aizgāja tiešām, varētu teikt, viral, ja? Viņš bija kaut kā 300 vai 400 tūkstoši skatījumu pat, kas priekš mums bija ļoti, ļoti daudz. Savukārt, tas ir priekš daudziem ļoti, ļoti daudz. Tas nav mums kā 3 cilvēku komandas, tas bija vienkārši, Un, protams, tagad pēc tam nākamās reizes jau liekot kaut ko līdzīgu, protams, tie skatījumi ir daudz mazāk. Līdz ar to, protams, visu laiku ir jādomā, kā vienu to pašu lietu, tu vari pateikt atkal no cita leņķa, no cita rakursa citādāk, ja? Tā, lai gan algoritmam tas patīk, gan cilvēkiem būtu interesanti. Un droši vien tie ieteikumi arī varbūt prasīt, kādi tie ieteikumi. Ja cilvēks tikko piereģistrējās, tad pirmkārt iesaku piereģistrēties. Kaut vai uzliekat sev arī šo mērķi 3 mēneši būs, nebūs. Tad paskatīties, ja pēc 3 mēnešiem nekā nav, tad var sākt domāt. Bet piereģistrēties un mazāk domāt par to, ko es tur likšu, kā es filmēšu. Vienkārši darat savas ikdienas lietas, nezinu, vedat pasūtījumu, ejat izņemt paciņu, iepērkat izēvielu, nezinu, vedat grāmatvedības dokumentus. Paņemat, ieslēdzat to kameru, nofilmēt. Nav jākrāsojās, nav nekas jādara, esat kāda esat. Un cilvēkiem tas ļoti parasti patīk. Un, protams, sākumā nevar gaidīt uzreiz, ka būs 1000 skatījumu, būs ļoti daudz sekotāju, bet dodat laiku, teiksim, tiešām šis mēnesis, 2 mēnesi paliekat pa kādiem 3-4 video dienā. Tie var būt īsi video, tiem nav jābūt 10 minūšu video, tās var būt 20 vai 10 sekundes kaut vai. Kaut kas interesants, kas varētu būt jūsu tajā darba ikdienā. Un pamēģināt šādā veidā, jo man šķiet, ka ļoti, kā mēs pagājušā nedēļas bija vienā pasākumā uzņēmē, un tur ļoti forši pateica, ka ļoti liela daļa biznesu ideju nomirst plānošanas laikā. Tāpēc, ka cilvēks sēž un plāno un grib visu super izplānot, bet tu nekādi nevar visu izplānot. Ir tik daudz tie mainīgie faktori, kas var mainīties. Tu vari aptuveni to virzienu nolikt un, protams, kaut mērķi uzrakstīt, tas ir forši, bet kā tu tiks līdz tam mērķim, tur var būt ļoti daudz dažādu ceļu. Un tāpēc arī ar šo TikToks iesaku vienkārši apsēdies un dari. Mazāk. Jā, tas tiešām, jo man liekas, TikToks ir vieta, kur vienkārši ir jādragā.
Tur nav standartu, tur nav vajadzību, prasību, vienkārši dragā un kaut kas izšausies. Tu tā kā nav, man liekas, tur nav formula, kā arī esas TikTokam. Tu vienkārši saražo riktīgi. Man liekas, tas ir kvantitāte over quality TikToks. TikToks nav kvalitāte. Tā kā Instagramā, man liekas, tev ir ļoti tā kā jāsagatavojās tā bilde. Tev ir 100 bildes un tu izvēlies to vienu konkrēto. Ja? TikTokā tu vienkārši mauc un kas aizies, tas aizies. Ja? Bet, okay. Tā arī ir. Jā. Kas ir sarežģītākais, grūtākais, izaicinošākais tieši tajā tavā biznesā? Ražošana pret pārdošanu, balans pieņemsim, vai, kas ir tas, kas tieši ir tas grūtākais? Vai tur visu laiku, ka tev ir jādomā kaut kādi jauni produkti, jauni inovācijas visu laiku, vai, Pirmkārt, jau pati kosmētikas ražošana, man šķiet, salīdzinot ar citām lietām, ir diezgan sarežģīta. To varētu pielīdzināt pārtikas ražošanai, jo, ja pārtikas ražošana kontrolē PVD, mums ir veselības inspekcija, mums ir arī Eiropas Savienības regula, kas mums ir jāievēro, ražojot kosmētiku. Un tas nozīmē, ka katram kosmētikas līdzeklītim, ja tu izstrādā vienu tādu mazu dezodorantu, nav tā, ka es vienkārši sāku taisīt, pārdošu dezodorantu. Es sākumā veidoju formulu, tad es testēju šo formulu, kā viņi uzvedās. Mums ir pašiem savs mikroinkubatori, viņš tur skatos, vai konservants iztur. Tad pēc tam es rakstu kosmētikas līdzekļu lietu. Pēc tam es vedu uz oficiālu, tā kā uz trešās puses laboratoriju, ja, Latvijā, kuri pēt uz mikroorganismiem mūsu produktu. Tur visam ir jābūt super tādam sadokumentētam un visam jābūt super drošam. Un tas ir, protams, forši, jo tas ir patērētāju un arī mūsu kā ražotāju drošībai. Bet, jāsaka, ka sākumā, kad mēs bijām maziņi, mums tas bija ļoti izaicinoši, jo tās dokumentācijas ir daudz, un tāpēc arī šobrīd mums, teiksim, daudz prasa, jauns produkts, zin kā, tu visi pieraduši, ka sezonā viens jauns produkts. Jā, tas tā kā vienkārši šitā palaid jauns produkts. Jā. Mēs sakam, sorry, mēs maksimums 2 jaunas produktus gadā varam uztaisīt, jo, pie tā, ka mēs esam tāda neliela komanda šobrīd, mums iet diezgan lēni, jā, ar šo visu. Tās varētu teikt, tā specifikācija vienkārši kā kosmētikas joma, un otrs, protams, arī tas tā latiņa, ko mēs esam paši sev uzstādījuši, bet kas arī ir tas, ar ko mēs atšķiramies, ir šis te iepakojums, jo iepakojumu, kas ir vidēji draudzīgs, un sevišķi, piemēram, mājās kompostējums, kā šīs te tūbiņas, ja tu izlieto dezodorantu un tu vari tūbiņu iemest pie bioloģiskiem atkritumiem, viņš sadalīsies. Tās ir diezgan grūti pieejamas pirmkārt, un otrkārt arī diezgan dārgas. Un tad, protams, ja man citi tur saka, bet rekur dabīgā kosmētika un rekur viņiem 3 reizes lētāk, tad bieži vien tieši tas iepakojums arī ir tas, kurš ir visdārgākais no visu šī produkta. Mums tas arī ir iepakojums, jo mums ir gan tūbiņā, mums ir šis sīdliņa certifikāts, ka viņas ir kompostējums. Un kastītēm savukārt mums ir FSC certifikāts, kas nozīmē par katru koku, kas ir nocirsts, lai saražot mūsu kastītes, 2 koki tiek iestādīti vietā. Jo, smējies vai nesmējies, mums bieži vien saka cilvēki, jūs vidēji draudzīgi, kāpēc jūs kokus izcērtat, jā? Tad man šķiet, ka šis ir tas certifikāts arī, kas bišķi palīdz to domāšanu mainīt, ka tas ir atjaunojamais resurss tomēr. Tā kā jā, laikam iepakojuma specifika, jo arī, piemēram, mums ļoti bieži cilvēki prasa, izstrādājot kādu sejas krēmu vai šķidrās dušas ziepes, bet mums uzreiz ir pirmais, par ko mēs domājam, nevis par sastāvdaļām vai kā, bet kā mēs to iepakosim. Tad kā es varu šķidru krēmu iepakot vidē draudzīgi, jo šis kartons neturēs. Protams, tad ir izcinājumi dažādi, ir tur alumīnija un stikli, bet par stiklu arī, piemēram, ja sāk eksportēt stikla iepakojums, viņi ir smagi, viņi patērē daudz CO2 emisijas, jā. Tur baigi jākalkulē, kas tad beigās ir vidē draudzīgāk. Un mēs tomēr pieturamies pie tā, ka mēs šo plasmas, kaut arī pārstrādājumu plasmas, mēs viņu negribam izmantot, jo realitātē ir bijuši vairāk pētījumu. Viens bija šis senais National Geographic pētījums par to, ka mazāk kā 10% pārstrādājumās plasmas reāli tiek pārstrādāt. Ne jau tāpēc, ka viņi nedrīkstētu pārstrādāt, bet vienkārši kapacitāte pārstrādes rūpnīcām nav tik liela. Ļoti daudz atkritumu gaida rindā uz pārstrādu, un kāds viņus pārstrādās, mēs nezinām. Tāpēc mēs izdomājam, ka šī te izvairīšanās no plasmas ir svarīga, bet tas arī mums ir savā ziņā šķērslis, jā. Tas ir liels izaicinājums, domājot par jauniem produktiem, un, protams, mēģinot, iepakot kaut kā vai pārveidot labāk esošos. Okay. Es sapratu tev. Man liekas, jebkuram uzņēmumam, ka viņš pārdod Latvijā, liekas, es pārdodu savējiem, latviešiem, un tad ir visiem tas mazais sapnis par eksportu. Jā. Kā tu sāki eksportēt, kas ir izaicinājumi eksportēšanā, jo vienam ir kaut kādas certifikācijas, tās valsts jāiet cauri vēl kaut kas. Kā tu pārdevi eksportā, vai tas ir, vai šobrīd, arī tie kanāli, tas ļoti garš jautājums šis ir, vai tikai caur e-veikalu, vai tieši eksports vairāk caur šīm te B2B, vairāk, varbūt vairāk pastāstīt vispār, kā Silmečiem strādā eksports, kā viņš ir uzsākts, kā viņš iet, kā viņu attīsta izaicinājumu. Jā.
Jā, zini, eksports mums bija tāda sāpīga tēma ilgus gadus, jo mums tiešām sākumā nekā negāja. Tos pirmos 5 gadus mums ļoti slikti gāja ar eksportu, jo vienkārši es nepratu, es nezināju kā. Un, teiksim, arī, esot tajā pašā biznesa inkubatorā, interesējoties, kā tas notiek, tad tur vienmēr visi speciālisti, kas nāca pretī, teica, tad tur jābūt tam mārketinga budžetam, tai naudiņai, kas paredzēta, lai ieiet tirgu, un tad tu tur ieiet tā ar vērienu, ka tev ir tur viss iztulkots, tev ir bukleti, tev ir mārketings, tev ir kanāli, tev ir viss uzreiz tur apsver cilvēks pretī, ja distribūtors. Kas ir jebkuram mazajam uzņēmumam. jā, vienkārši, man no tā viss sāk sāpēt galvas, ārpēc, cik kādas investīcijas tas prasa, un mēs, kā jūs iepriekš minēju, ja es neesmu tas riskētāja tips, man vienmēr ir bijis bail, kā tur tādas kaut kādas naudas summas aizņemties šādiem projektiem, mēs tā, cik mums ir, tik mēs arī ieguldam, ja, varbūt tas nav pareizi, bet, mums līdz šim tas tā ir strādājis, līdz ar to, jā, tas eksports sākumā bija diezgan švaks, un nekas nesanāca, bet tad vienā brīdī parādījās, jā, šis te sociālā tīkla opcijas Instagramā, sadarboties dažādiem influenceriem. Un mums ir bijis, ka mēs, piemēram, tur jogas pasniedzējai no Lietuvas, viņi veido retrītu Spānijā, un tad mēs viņai nosūtam dāvanījās mūsu produktus. Tad viņi pārreklamē. Un tad mēs redzam, pēc tam kaut kādu pirkumu tur no Lietuvas ir bijušie vai no Spānijas, kur tur tie cilvēki. Tas ir tāds nelielais eksports. Okay. Tātad viens ir tāds influencer mārketings tāds, jā? Jā, influencer vai sadarbības, teiksim, jā, jo mēs maksas reklāmas šim nebijām likuši, mēs tikai tā, kaut kādā mēs redzam, cilvēks, kurš mums patīk, kur mums sakrīt vērtības, mēs viņam varētu uzrakstīt un, teiksim, kaut kādu sadarbību veidot. Otrs tad ir, protams, tagad mēs tikko nesen sākām arī maksas reklāmas, pagaidām gan Baltijas valstis neesam nekur tālāk tikuši, jo tas, protams, arī, ja tur pēkšņi kaut kas aiziet, tad ir jāreikinās ar to, ka ir jābūt, pirmkārt, gan stokam ir jābūt, gan ir jābūt arī, tomēr, tiem mārketinga materiāliem konkrētā valodā un izcili jau cilvēks, ja, kurš tev ir pretī konkrētajā valstī, kas var runāt ar veikaliem vai kā. Bet tas mūsu šobrīd lielākais eksporta variants, kas mums strādā, ir tieši īsta B2B platformas, jo mēs šobrīd eksportējam uz gandrīz visām Eiropas valstīm, dažas sanāk, jā, izlaist, gandrīz visas, arī Skandināvija, arī apvienotā karaliste, un arī pat vairāk štati, cik tur nāk, 8 štati Amerikā. Jā, tev ir pierakstīti, ja tur kā karta ar iekrāsotiem štatiem, ja? Jā, es varu parādīt, tev redzēju, ka karta. Tiešām, tā ir Silmaču Global Expansion karta. Jā. Ok, labs. Zin kā, lai nebūtu pārpratumi, nav tā, ka mēs tur eksportējam paletēm šobrīd, jo, kā jau es minēju, mēs esam neliels uzņēmums un mēs šobrīd nemaz paletes nevaram nodrošināt. Ja vajadzēs, domāsim kā, bet šobrīd mums arī tie sadarbības partneri, ko mēs sadarbojamies, vairāk arī tāda dzīves stila dāvanu, dizaina veikaliņi. Tas arī ir tieši tāda paša ģimenes uzņēmuma, kā mēs visticamāk. Un tad, nav tā, ka ja mēs esam Vācijā, tad mēs esam visur Vācijā. Mēs esam 2 vai 3 veikaliņos tādos mazajos, un tad, tas jebkurā gadījumā mums kopā ienes kaut kādu procentu.